atriepties, tu drīkstēsi tanī brīdī, tad, kad tu būsi pats izdzīvojis un saprats, kāpēc tas cilvēks tev to izdarīja. Bet visticamāk uz to brīdi, kad tu to būsi saprats, tev vairs nebūs vēlme atriepties. Tā kā, ja tu atriepsies ātrāk, tad tu uzturādās vēl kā armas, kamēr tu neesi saprats, kāpēc tas notika. Lūk, tā kā tā. Protams, viss ir atkarīgs no tava apziņas līmeņa. Ja, respektīvi, tu, jā, ja tu esi karēvi apziņas līmenī un tā, ja tev kā cilvēkam tika nodarīts pāri, tev patiesībā nav beigās tiesības atriepti. Nē, tev ir tiesības, ja tev ir nodarīts kaut kāds tur aizvainojums, vēl kaut kas, ja tev ir pienākums paprasīt atmaksu par to visu. Ko tas nozīmē? No agrākos laikos mēs zinām, ja tur visāds vikingu films un tā tālāk, ja tevi tur apvainoja, tev ir tiesības izsaukt tur, nezinu, uz dueli, bet uz divkauju, ja tur atriepties viņam tur, ja tavu tur kaut kādu tuvinieku tur nogalināja, tev ir tiesības aiziet uz viņu dzimtu un nogalināt kādu viņa dzimtā un viss, un papīri tīri, ja. Un tālāk, tur var dusmoties un te dusmojās, jā, visi dusmojās un visi apmierināti, jā, visi apkārt ir apslaktēti. Jā, bet ja mēs neesam karēvi apziņas līmenī vēl, jā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam tādu parastu, mierīgi iedzīvotāju dzīvi, ka mēs nesakojam idejām, jā, jo kas tā atriebība tajos laikos bija, no kurienes atriebība nāk, no tā bija no tiem laikiem, kad lielākā daļa vīriešu visi bija karēvi apziņas līmenī. Viņi cīnījās par idejām, tur par dieviem saviem, par tradīcijām, par vēl kaut ko, jā. Viņi aizstāvēja tos pamatus, uz ko bāzējās, tā civilizācija tajos laikos, jā. Un viņiem bija tiesības atriepties. Kā tie, kas bija karēji, ja tu biji tirgotājs, zemnieks, ja tev nav tiesība atriepties, bet ja tev bija zobens pie sāniem, jā, vai tur loks ar bultām, vai vēl kaut kas, jā, vai šauteni, jā, tev bija tiesības atriepties. Nevis vienkārši tev viņi bija, bet ka tu lietoji ikdienā, ka tava dienišķā maize tika pelnīta ar karošanu, jā. Karošanu nevis par naudu, kā algotni, bet karošanu par idejām. Jā, ka tevi uzturēja idejas iniciators vai ģenerētājs, kas tur ir, nezinu, vai valdnieks kaut kāds, vai vēl kaut kas, jā, un tādā garā. Un tanī gadījumā, kā arma par taviem visiem nodarījumiem, gulās uz to valdnieku, kas to ideju bija radījis, jā. Ja vien tu neizdarīji kaut kādu tur pārkāpumu ar personīgu nolūku. Ja šī gadījumā to, ko tu runā par atriepšanos, tas ir par personīgu nolūku atriepties, jā. Jā, tāpēc tas nebūs labi, ja tu atriepsies no sevis. Ja tu atrieptos par to, ka tika nodarīts tavai ģimenei pāri, tavai dzimtai, tavas dzimtas gods un cieņa tika aizskarti, jā? Kaut vai aizskarot tevi, tu saproti, ka pārējie redz, ka mēs tagad esam tādi slabaki, jā? Man tas ir jāatrieb, jāparāda, ka mēs neesam, tad es aizēju viņu aizskart tādā veidā. Jā, ar tādu cēloni tas tiek darīts, jā. Ja vienkārši tava emocija tika aizskarta, tava jūta tika aizskarta, ja? Tas vairs nav tas ir tāds, kā lai saka, tāds maziņš, ja? Vai pat, ja tev fiziskais ķermenis tika aizskarts, ja? Kaut kādā veidā, arī tas neskaitās. Ja tavs fiziskais, piemēram, ja tas tikai notika ar tevi, neviens cits tur nav iesaistīts, ja? Ja nav tava dzimta ģimene iesaistīta, kaut kāds gods, cieņa nav iesaistīta un tā. Bet, ja tur ir tas viss iesaistīts, tad tev ir tiesības tādā mērogā izpausties atriebībā, kas atgrieztu tavu cieņu un godu vai tavas ģimenes kaut kādus tur ģimenē nodarītās pārstības vai dzimtā nodarītās pārstības. Bet nevis no sevis to dari, bet tu to dari no savas dzimtas, no savas ģimenes. Nevis, man te tā viņš sāpīgi pateica vai izdarīja, tagad es viņam ar tieši to pašu izdarīšu. Jā, tam ir jābūt, tikai tad tas būs karēvi līmeņa, lēmums pieņems, karēvi apziņas līmenī izpildīta lieta tā būs. Ja tas tā nav, tad labāk, tāpēc es iesaku labāk to nedarīt, bet sakārtot, pats caur to sāpi izņemt laukā, saprast, kāpēc tas izdarīja ar tevi tā, kāpēc to viņš izdarīja un kāpēc viņš varēja ar tevi to izdarīt. Tātad, ja tu biji pārāk vājš, lai par sevi pastāvētu, trenēties, ja? Vai nākamreiz nākotnē tev vairs tas tā nevarētu izdarīt. Ja tas vienkārši bija kaut kāds tāds vienreizējs nodarījums, kas pārstāja to smagumu,
nosēdumu, ja? Nu, tad tu jau nevari nākotnē neko beigi negatavosies tam, ja? Ka tu zini 100%, ka otrais tas nekāds neatkārtosies, bet visu laiku tā aizvainojums iekšā ir par to, ka toreiz tas tā notika, ja? Nu, tā aizvainojums, tas jau robežojās ar to, ka, nu, nevis aizvainojums, bet tā drīzāk būtu goda un cieņas aizskaršana. Jā, aizvainojās parasti sievietes, jā, vīrietis neapvainojās, vīrietis, ja viņa gods tiek aizskarts, viņš nesēž klusībā, apbižojies, jā, viņš vienkārši pieceļās un nocērt galvu tam, kas viņu godu aizskar, un gods ir atkopies un cieņa, jā. Tā ir tā vīrišķākā sieviete, sēž klusībā, uzpūtus svaigus un nezinu, birdina asaru, jā. Vīrietis ir aktīvais pirmsākums, viņš rīkojās uzreiz.